Grzieriņš. Ģirsānki pants labs. Izgājusies pret vienu. Karsums. Neizdodas uzmest Karsumam. Uzbrucējiem neizdevās pārspēt Bertu Brukleru. Teicam izspēle. Teicam pacīnās Kārlis Krastiņš. 1-0. Krītienā paspēja izcist arī Piera Fejers, un tagad jau pretuzbrukums Miķels Rēdlīgs. Labs metiens, Brents Bruklers ar kājasargāts ir triku. Underlugavers, tad Šuler metiens trāpīja pa mūsu vārtu stabu. Mārtiņš Karsums. Gribēju nepaspēju pateikt, ka teicam izvairās no spēku paņēmiena. Skatīsimies atkārtumā, nekomentēju šo epizodu. Šķiet, ka 61. numurs Kristofs Harans lielā ātrumā centās izdarīt spēku paņēmienu pret Mārtiņu Karsumu. Karsumam katrā ziņā ir 2 minūtes. Vēl labāk līdz spēles beigām. Vai tad tiesneši būs skatījušies iepriekšējo spēli un tagad sodu par spēku paņēmienu pret Enstrom? Es neredzēju vairāk, kā jūs redzat, tikai to, ka Mārtiņš Karsums dodas uz ģērbtuvēm. Noteikti mums parādīs atkārtumā šo epizodu. Skatāmies. Protams, nepatīkama epizoda. Cipuls. Labi, pietur Ripa Cipuls. Ar māņu kustībā nomēna austriešus. Esam posēl nostājušies neveiksmīgi lūst noju Puiecam. Tomēr Mārtiņš Cipuls saglabā Ripa Ņižvijs. Un Brents Bruklers kārtējo reizi glābē Austrijas izlases vārdus. Karsumietā spēlē Gunts Džeriņš. Zaicingara metiens, arī pārtvēja ir Masāļskis. Pilnā sastāvā ir Austrija. Piespēle uz priekšu. Dārziņš. Metiens labs, plauks metiens, nedaudz pār vārtiem. Sprukts. Redzam, laukumā Cipuls un Krastiņš ar Krišānu Rēdliku. Vaneks. Edgars Masāļskis labi nospēlē ar Nūju. Vaneks. Kochs. Redzam Kārlis Krastiņš. Ja viņš māk bloķēt metiens, viņš arī māk ķert metiens. Redzējām Vaneka pauzi. Viens pats vārdu priekšā viņš noguldīja. Edgars Masāļskis izspēle Koham. Vārti tukši. Tālāk šķiet, skatāmies atkārt. Vaneks. Ripa Vanekam. Kochs un Kārlis Krastiņš. Viss būs kārtībā Guntim Galņam. Spēle mūsu zonā. Laukumā pirmais piecnieks austriešiem. Zaicingers ar Vaneku ir vienā piecniekā un 1-0 Guntis Džeriņš kārtējo reizi. Guntis Džeriņš 2-0. Malacis. Guntis Džeriņš 2-0 Latviju vadībā. Cik augstsnīgi nospēlēja Guntis. Varbūt nedaudz riskanti. Brents Bruklers izgāja no vārtiem cerībā, ka izsitīs. Arī ar savu kustību Gunts parādīja, ka dosies uz zonas vidu. Teicam nomāna Brentu Brukleru un būs tik ļoti svarīgos un savus pirmos vārtus pasaules čempionātos A grupā. Priecājas arī mūsu eksprezidents Guntis Ulmains un viņa vārda brālis, protams, guvis vārdus. Dubults prieks.